Labdien! Šodien jums pastāstīšu par Lamparta loģisko pulksni. Distributīvās sistēmās praktiski nav iespējams sinhronizēt laiku starp vairākiem procesiem vienā sistēmā. Procesi spēj izmantot priekšstatu par loģisko pulksni bāzētu uz notikumiem, ar kuriem tie komunicē. Ja tie procesi neapmainās ar ziņojumiem, tad tiem iespējams nav jādalās ar kopīgo pulksni. Lamparta loģiskais pulksnis seko vienkāršiem noteikumiem. Process palielina tā skaitītāju pirms katra notikuma šajā procesā. Kad process izsūta ziņu, tas ietver sevi skaitītāja vērtību. Saņemot ziņu saņēmēja process uzliek tā skaitītāju lielāku par paša vērtību, maksimumu, un tā saņemto vērtību pirms tā uzskata, ka ziņa ir saņemta. Šeit ir redzams piemērs. Te ir redzams trīs procesi. Pirmais process, otrais process un trešais process. Uz katru procesu mēs redzam, ka ir pa diviem notikumiem. Tātad pirmais notikums A, ja viņam ir dot vērtību 1. Nākamais notikums ir B, viņam vērtība 2, bet B notikumu mēs sūtam uz procesu, no procesa 1 uz procesu 2 redzēt. Un, kad viņš atnāk uz procesu 2, tad nosaukums viņam tiek mainīts uz C, un vērtība tiek palielināta par vienu lielāku. Ja šeit būtu bijis process, pieņemsim jau ar vērtību 3 kaut kāds, tad šim vērtību 4, bet mūsu gadījumā te nav tā, tāpēc viņam vērtība tiek tikai pa vienu palielināta. Tad mēs redzam, ka otrajā procesā vēl ir vēl viens notikums, kuram vērtība ir dot 4 un nosaukums ir D, un redzam, ka mēs viņu sūtam no procesa 2 uz procesa 3, kur atkal tiek nomainīt viņam tas nosaukums un palielināt vērtību par 1 uz augstāk. Mēs redzam, ka šeit ir uz trešā procesa atrodās arī vēl viens notikums ar E, kuram vērtība ir 1, un tā kā mēs redzam, ka tas netraucē šim notikumam, tad mēs varam mierīgi piešķirt viņam vērtību 5. Tas arī viss.